Starp citu, pirmais Latvijā. Tas bija kaut kādi gadi 15 cik atpakaļ. Vēsture Latvijā ar twin rotoru kombainiem sākās kaut kādā veidā bišķi saistīta arī ar mani. Iesim paskatīsimies, kas notiekās augšā. Jā, New Hollandam ir pašiem savi dzinēji, FPT. FPT, protams, tā ir atsevišķa rūpnīca, kas tā kā ražo dzinējus tieši priekš CNH grupas. Dzinējs, kā redzam, arī tīrs, smuks, kārtīgs. Dzinēja jauda jaunākajam, kas ir 21. gada modelis, ir 592 zirgi. Savukārt vecākajam brālītim, kurš ir 2017. ir 523 zirga spēki. Protams, kad 21. gada kombains ar lielāku jaudu arī ņem un attīsta lielāku griezu vispārējo, kā rezultātā, protams, ka viņam arī ir vieglāk veikt darbu. Bet tai pašā laikā arī 2017. gada kombains ar veiktspēju tiek galā un, attiecīgi, tās ir tikai runas starp kombainieriem, jeb operatoriem, kas, attiecīgi, protams, kad vienmēr vēlās palielīties, kuram tad ir lielāka veiktspēja, kurš spēj dienā nomaukt vairāk un tā tālāk. New Holland 2021. gada 380 000 eiro.